Tas ir kārtējais Krievijas veiksmes stāsts. Iepriekšējais veiksmes stāsts bija Brexits, tad, kad viņiem izdevās panākt. Tā ir vienkārši info operācija, kurā viņi maina sabiedrības viedokli. Es domāju, tam ir vislielākie panākumi. Tikko ASV vēlēšanās bija panākumi, tur viņi savus naratīvus ielika, ka nevajag Ukrainai tērēt naudu, tā ir izšķērdība, jātaupa cilvēku dzīves. Ja? Šos naratīvus iedēstīja cilvēku galvās, ja? un amerikāņi viņus atskaņoja. Un tas pats notiek. Un man šobrīd ir bažas par Latviju. Tāpēc, ka Latvijā arī mēs esam ļoti tuvu situācijai, ka varētu būt prokremlisks mērs Rīgā, Daugavpilī. Un jautājums, vai pēc gada mums nebūs prokremliska koalīcija. Un tad jau mēs esam vienu soļu attālumā no kaut kādiem būtiskiem strateģiskiem pavērsieniem, prom no Eiropas Savienības, prom no NATO.